Jā. Tu uz studiju parasti uzaicini visādus viesus, un tad tur ir... Brīnumdari zinātnieki, kaut kas rāpo, kaut kur lien. Bet es šodien izdomāju, ka es gribu uzaicināt pats savus viesus. Kolosāli, tas ir tik interesanti, un ko tu esi uzaicinājusi? Pagaidi, pirms es tevi iepazīstināšu ar saviem draugiem, man te ir viens jautājums. Droši. Vai tu māki pirueti? Pirueti, domā, tā kā baletā? Jā. Nu, es kaut kad bērnībā esmu gājis dejošanā, un kaut kad es esmu mācījies, bet tagad es nezinu, vai vispār es atceros. Bet es zinu, ka, es tomēr uzskatu, ka puišiem arī ir jāmāk dejot. Un arī puišiem patīk meitenes, kas māk labi dejot. Tieši tāpēc es esmu pasaukusi savus draugus, kuri to var izdarīt. Kolosāli, aicinām studijā! Luka. Sveiks, Luka! Čau. Elīna. Elīna, labdien! Nu, man liels prieks, ka jūs esat šodien atnākuši pie mums ciemos. Man arī. Vai jūs kādā īpašā skolā mācaties? Jā, mēs mācāmies Rīgas choreogrāfijas vidusskolā. Un cik bieži jums skolā ir jādejo? 6 dienas nedēļā. 6 dienas nedēļā? Ja un kā jūs izdomājāt, un kad jūs izdomājāt, ka jūs gribat dejot? Es vispirms gāju cīņās, bet pēc tam es sapratu, ka man vairāk patīk dejot, ne jau cīnīties. Un Elīna, kā ar tevi? Es pat izdomāju, ka es varētu sākt dejot, un tad es ieraudzīju pieteikumu baletskolā. Un man pieņēma. Un cik gadi tev tad bija? Man bija 10 gadi. Kolosāli, Klau, bet kas ir vajadzīgs, lai būtu par labu dejotāju? Ir jābūt izturīgam, mērķtiecīgam. Pacietīgam arī gan jau. Jā. Ja domāties, gan dejošanā, gan zinātniskos eksperimentos ir ļoti svarīgi pacietība. Tieši tā, Klau, bet es nesen biju uz baletu, es biju uz Riekskodi. Jūs tur piedalāties? Jā. Es esmu zaudātiņš. Un tu? Es esmu pelīt. Iedomājieties, šie Jau jaunieši dejojat uz lielās skatuves? uz lielās baleta skatuves jūs jau dejojat, jo jūs esat īstas jau baleta zvaigznes. Jūs varat mums kaut ko šeit parādīt, kādu foršu deju? Cik skaisti, viss ķermenis darbojās. Viss strādā, bet visi muskuļi strādā. Un mugura un galva ārprāt. Jā. Un šitais bija tas... Piruete. Tā bija tā piruete, jā? Tā bija piruete. Klau. Nu, aplausīju! Cik skaisti! Vai. Luka, tu mums kaut ko savādāk parādīsi? Jā. Aiziet. Zini, kā muskuļi strādā, iedomājies? Visam ir rokas, tomēr, jā. bērni, jā? Un kas ir? Ko tu mums rādīji? Es rādīju jums ešapē un baķu, un galā es uztaisīju tūrīti. Bet man ir tiešām interesi, nu vai es kādreiz jaunībā dejoši, jūs man varat iemācīt, kā taisīt to pirueti? Varat parādīt? Vispirms jānostājās 5. pozīcijā. Tā 5. kāda bija, nāc parād man. Es varbūt novilkšu savus zābakus. Pēc tam jāpaceļ rokas 1. pozīcijā. 1. pozīcija? Jāizstiep kāju uz 2. pozīciju un rokas arī uz 2. pozīciju. Un jāpiesežās. Un celis uz... Es sapratu. Nu, es mēģināšu. 5. pozīcija, tad ir 2. pozīcija. Tā, un mēs pagriežam. 3, 2, 1, aiziet! Par 2 sanāca, ja? Es vēlreiz pamēģināšu. 3, 2, 1, aiziet! 3! Nu, forši, paldies jums! Tā! Tā!